Autentiskums. Kas tas pa zvēru un ko tas ēd vispār? Daudziem cilvēkiem tas liekas tāds autentisks, uzvelc kādā sarkanu rozā mēteli un tu būsi autentisks. Ko tu tur daudz domās? Redzi, tas viss nav tik vienkārši. Autentiskais tu esi tu īstais. Un tu uzreiz domā, kāds īstais. Manī ir vēl kaut kas, vai ne? Tas esi tu īstais bez tām maskām, kādas tu esi uzvilcis jau kopš bērnības, lai izdzīvotu. Paskaidrošu mazliet sīkāk. Tad, kad tu biji mazs bērns, tu skatījies uz saviem tuvākiem cilvēkiem, kas notiek ģimenē, un, protams, kad tu no šiem pieaugušajiem sagaidīji 3 lietas. Ja? Tātad ļoti svarīgi bērnam ir būt siltumā, pēdušam un drošībā. Ja šīs lietas kaut kur parādījās kā jautājuma zīme, piemēram, tad, kad tu audz, tad, kad tu attīsties, tevī arī ir, protams, emocijas un vispārējais, un tu redzi, ka kāds no vecākiem paliek dusmīgs, frustrēts, nepieņem to, kā tu uzvedies, tevi uzreiz ir momentāli automātiski baila. Tas ir pa izdzīvošanu. Tātad, ja tevi nepieņem, ja kāds no vecākiem tevi nepieņems, tas nozīmē vientulību. Vientulība nozīmē nāvi tālāk. Saprotiet, kā tas iet pa ķēdīti. Bērns automātiski pieņem, šito te nepieņem mani vecāki, šitas ir jāizslēdz. Te nebūs, es nevaru ar to riskēt, man ir jāizdzīvo. Bērna mentalitāte, nepareizs vārds, bērna psiholoģija un nervu sistēma ir virzīta tikai uz vienu, uz izdzīvošanu. Bērnam ir automātiski, tad viņam izveidojas šīs maskas, kādas viņš var uzvilkt. Ja? Viņš sāk sevi aprobežot, ierobežot, neparādīt, kaunēties parādīt, viņš nevar reizēm varbūt izārdīties vispārējais, viņš zina, ka tēvs to neizturēs un viss tas beigsies ar kaut kādu siksnu, sišanu, kas bērnam starp citu nav nemaz tik traki, kā tas šausmīgais skatiens, ar kādu tēvs skatās, kurā nav ne kripatiņa mīlestības. Bērns to nevar izturēt. Viņš jūt šo nepieņemšanu, šo agresiju, un viņš saprot, tas ir par vientulību, un vientulība ir par izdzīvošanu. Tātad kopš bērnības tu esi izveidojis vairākas maskas, un ar viņām dzīvo vēl šobaldienu. Zem visām šīm maskām esi tu īstais. Tas ir moments, kur ir ķermenis nāk palīgā ar to, ka ir ārkārtīgi svarīgi tam tavam nākt uz āru un būt pašam par sevi. Jo visas tās maskas, ko tu uzvelc, tā ir pārdarīšana sev. Ja, tā ir izdabāšana visiem citiem, tas ir pa visiem citiem. Tas nav par tevi. Un ir ārkārtīgi svarīgi griezties, nokļūt tuvāk sev, tātad savam autentiskajam lai visas šīs maskas atmestu un pārstātu enerģiju dot tik šausmīgu zāru un dot enerģiju sev. Par to liecina ārkārtīgi daudz visi šitie stresi, visas izdegšanas, visas panika ataka un tur vēl ir vis kaut kas vēl apakšā, kur ir apspiests, nospiests, noslēpts, it kā tas uz visiem laikiem pazudīs. Atcerieties vienu, nekur, nekas ar tevi nepazūd. Viss ir tavā ķermenī, tas ir apslēpts tavā ķermenī, un ar laiku tas sāk nākt ārā, izpaužoties kā dažādas ilgstošas slimības un viss šitas te stresa trauksmes un vispārējais, kas notiek ar tevi. Tad, jo neīstāks tu esi, jo vairāk tev skars viss šīs problēmas. Tas pat ir dzīvībai svarīgi būt tāds, kāds tu esi un tuvāk sev. Darīt lietas, kas tev ir vajadzīgas un būt šajā visumā pēc visuma likumiem. Ja?
Mēs tāpēc arī esam te atnākuši. Mēs esam šeit, lai mēs darītu savu darbiņu, savu paredzēto misiju. Katram tā ir savādāk, un tāpēc mēs esam tik dažādi. Un šis autentiskums ir jārok vaļā. Ja tu vēlies atrast savējo, tu zini, kur tu vari griezties, kas tev palīdzēs. Lai tev forša diena!